Premium optikas rokās ir nonācis Pulsāra Oryx monoklārīts. Taisīsim vaļā kasti, skatīsimies, kas tad mums līdzi ir komplektācijā, apskatīsim specifikāciju, visas iespējas, izvēli un pats galvenais dosimies mēs dabā un skatīsimies, kā tad mēs ar Oryxu varam redzēt medījumos dzīvniekus, trofeju un kādā distancē un cik viņš mums ir ērts lietošanā. Lai izvēlētos sev vispiemērotāko termālo kameru, tev vienkārši jāapmeklē Premium Optikas un jānoskatās mūsu video, un tev viss taps skaidrāks. Ja nu tad vēl rodās jautājumi, droši ar mums sazinies. Pats galvenais – savu labāko termokameru iegādājies tieši no premiumoptikas.lv, lai mēs varētu radīt arī turpmāk vēl šos skaistos apskates video. Nu ko, taisam vaļā kastīti. Kā ierasts, magnētiska kastīte, šādi te taisa vaļā ierīce somiņā, manuālis ar visu garantijas talonu, 3 gadi Pulsāram, aksesuāra kastīte. Pārveidotājs no 220 uz C-type un USB 2 ar ātro lādēšanu, regulējumu kakla siksniņa, C-type, USB 2 kabelītis, mums ir akumulātoriņš ASP5, tiem, kam patīk pieknibināt termokameru klāt un neizmantot somiņu, tad ir šāds te knipsītis, lai mēs varam likt viņu kabatā, līdzīgi kā to dara Garmin ražotājs. Somiņu mēs tad varam likt ar kakla siksniņu, somiņu mēs varam likt pie jostas klāt, gan no vienas puses, gan no otras puses, un šeit tad mums ir foršs nodalījums ar AV-slēdzēju, kur mēs varam ielikt papildus akumulātoru. Varena soma, vieta pietiek visam, pats galvenais termokamerai. Šeit somiņā mums vēl iekšā viena iekšējā kabatiņa, kur tad atradīsim mikrošķiedes drāniņu. Ja mēs skatāmies, ka šis ir kaut kas nedaudz atnāks kā Axion sērija, tad somiņa mums ir pietiekoši liela, lai mēs varam ielikt termokameru brīvi un bez piespiešanās. Rāvējslēdzējs, rāvējslēdzējiem jāsaprot ir tas, kad ir tādas fona skaņa, kas varbūt reizēm klusā mežā ir nedaudz traucējoša. Padomāts, lai mēs varam siksniņu gan likt gan uz vienu, uz kreiso, gan uz labo pusi, un arī tāpatām pie jostas mēs varam stiprināt no labās un no kreisās puses. Tā kā gandrīz pa visu padomāts. Vienīgais atcerieties, tornī jāattaisa ļoti klusa rāvējslēdzējs. Nu ko, skatāmies tālāk, ar ko tad šis termomonokulārs ir tieši īpašs un ļoti iespējams tieši piemērots tev. Ar ko tad Oryx monokulārs mums ir interesants? Viņam ir 2 akumulātori. Viens akumulators, kas ir maināms šeit, tad akumulators paliek iekšā kastītē. Ar šādu te vāciņu mēs viņu ieliekam, izņemam ārā. ASP5, kas ir arī bijis Axion 2 ierīcēs, jaunajiem Symbion binokļiem. Elektrība mums pietiek ļoti ilgam laikam. Te mums ir okulārs ar varenu dioptrijas regulēšanu. Bišķiņ savādāk nekā citiem monokulāriem. Te mēs tāds tā kā klikšķīši jūtam. Un tad mums ir okulāra gumija, ko mēs varam aizgriezt no vienas puses uz otru pusi. Aiz okulāra tad mums slepjās ekrāns AMOLED ar 1024-768 izšķirtspēju. Un tad otrā pusē mums ir objektīvs 35 mm, un šeit mums ir sensors 640 uz 480 ar 12 mikronu pikseļu izmēru, un zemāk tad mums ir varens attālu mērītājs, kas ir ļoti jaudīgs un spēcīgs, 200 km viņam ir jāmēra, un arī smagākos laikapstākļos. Ierīcei iespējams uzlikt siksniņu gan labajā pusē, gan kreisajā pusē, tātad gan labročiem, gan kreļiem. Un ierīce ir paredzēta tam, lai viņi varētu darbināt ar vienu roku, tad objektīvu asumu mēs regulējam šeit. Ja, šeit tad mēs ejam iekšā meņu izvēlē, šeit mēs izmēram attālumu, šeit mēs ierakstam, un šeit mums ir ieslēgšanās poga. Vēl viena interesanta lieta, ko varbūt nevar sastapt citu ražotāju monokulāros, ir tas, kad ierīce pati noregulē gaišumu. Nav jādomā par to, ka gaismā mums jāgriež spilgtāk un tumsā jāgriež tumšāk, lai nežilbinātu aci. Ja, tad šo mums izdara pati termokamera. Šeit mums ir C-type pieslēgvieta, ja, kur mēs varam gan salādēt ierīci, iekšējā akumulātoru ārējo, un arī tāpatām pārvest video un fotofailus, un arī varam uzlikt bez jebkāda adaptera uz fotostatīva 1/4 collas vītne iestrādāta korpusā. No pogām ir situācija tāda. Tagad, kad mēs esam 200 termokameru gandrīz izmēģinājuši, un arī tās, kas paredzētas vienai rokai, vienmēr jāatcerās, vai mūsu mazais pirkstiņš ir tik ļoti spēcīgs, lai viņš varētu ieslēgt un izslēgt ierīci. Kas varbūt, teiksim, Oryxam, tev paliek uz mazo pirkstiņu ieslēgšanu, vai tev jāizmanto otru roku ir. Bet, var gadīties, ka to tikai izmanto retākos gadījumos, jo akumulators pietiekoši jaudīgs ir. Visas pārējās pogas ir kā viegli un saprotamas, bet, mēs viņu patestēsim tumsā un iedosim Raineram rokās, lai viņš pamoka savus pirkstus un tad pasaka savu verdiktu, cik viņam viegli sanāca ar viņu
noregulēties un nofokusēties. Lai tu saprastu pašu galveno, kā šī termokamera rāda, ejam ārā dabā un skatāmies, kā mēs varam pamanīt un izšķirt izšķirtspēju, mazos plēsējus, visu rukšu ģimeni, dažādās distancēs, ejam ārā. Nu, ko, viesturi, esam atpakaļ no testiem. Iztestējām Oryx ierīci, izspēdījām pogas. Kāds ir tavs viedoklis par šo? Nu kā, pats galvenais, ja tu gribi satikt Oryxu, tev nav jābrauc uz Āfriku. Tev jāmedī Latvijā. Šitais ir ražots Latvijā? Nē, Lietuvā salikts, jā? Nu, ok. Daudzas reizes esam viņu testējis gan medībās, mēs gan talšaušanā arī viņu iztestējām, tā kā viens izdevies aparāts. Viņam tiešām ir ļoti daudz foršas lietas, lai tieši šo te izvēlētos, ar visiem sīkumiem, sākot ar vāciņu, kas nav sarežģīts un ļoti funkcionāls un ļoti labi strādā, ja? Beidzot padziļināt objektīvu, kas aizsargā lēcu, ja? Ļoti jaudīgs attālu mērītājs, mēs arī tagad miglā testējām, viņš tiešām strādā. Ja, tad vienu ierīci ar vienu roku darbinām tumsā, vēlreiz mēģināju slēgt ārā un iekšā un sapratu, nē, man ir vajadzīga tomēr otra roka, jo varbūt kādam pianistam tas der. Es laikam nebūšu tas pianists. Ar šo ierīci, lai tu viņu pilnvērtīgi lietot, jāpalieto kādu laiku, jo tie ir izceļi gan uz sāniem, mēģinu šeit, attālu mērītājs, bet pie visa pierod. Foršs aparāts, teiksim, mēs viņu paņēmām tikai ar iekšējo bateriju. Te mums baterijas nav iekšā, ar testu tāda, vai tad mums tas iekšējais akumulators izvelk. Un cik mēs iztestējām, kādas stundas, 3. Vairāk, jo nākamā diena, 2. dienā, kas arī jāpiemina, ka mums bija nenormālā migla. Jā. Un tad mēs domājam, tā kā testēsim pulseru tajā miglā, bet domājam, labi, jāuzstāst tik videoklips ir, kad ir skaidri laikapstākļi. Nākamajā dienā pa dienu, speciāli pa dienu braucām un sāka gāzt lietas. Un tad domājam, labi, Dieviņš saka, ka jātestēs sūdīgos laikapstākļos. Tad maucam sūdīgos. Jā, šis fokusētājs, tā ir tāda laba lieta. Par tiem rimbuļiem, es nezinu, kāpēc man patīk tā inovācija, bet man personiski tīpaši, kad es filmēju, ka man jādabana ir asums, ar viņiem ir grūti noregulēt asumu. Jā, precīzo. Jā, jo viņš staigā, un tad tev ir tā kā, bišķi pat tā, apakaļ, un viņam arī kaut kāda bišķiņa brīvgaita ir iekšā. Bet tas ir visiem ražotājiem ar šo te rimbuli. Un tas man personīgi kaut kā liekas, es nezinu, kas viņam ir jāizdara, bet gribās, lai kad uzgriez un ir. Tā kā atsaucīgāks. Nezinu, tas tā kā mehānisms ar ķēdi uz ķēdi. Un tad tur kaut kāda ir brīvkustībiņa kaut kur, protams, jo šeit arī objektīvs nefokusējās, viņš stāv uz vietas, tev reāli tikai sensors staigā. Tad nozīmē kaut kāds vītņas tienīts vai kaut tam līdzīgs, tad vienā galā viņš ir un otrā galā, un tad droši vien, ka tur divas tādi mehānismi un tur ir tāda. Bet, protams, tur jautājums, vai arī tāds mednieks ikdienišķais ļoti piesītos tā kā mēs, lai taisītu video un rādītu, kā kas strādā. Bet tā vispār viņš tāds ļoti kompakts un tāds, aparāts tāds. jā, šitais ir ritīgs darba aparāts. Izturīgs, es domāju, pilnīgi noteikti. Tur mums pulsārs viņu uzdāvināt, mēs ar mašīnu vēl varētu viņam pārbraukt pāri. No toni mēs kādam. Jā, es domāju, viņš absolūti visu izturētu. Ko, viesturi, tad skatāmies 50, 100, 200 metros, kā viņš rāda. Šeit nav ko salīdzināt un nav ko minēt, tāpēc vienkārši iesim cauri no 50 līdz 300 metriem. Galvenais atgādināsim atkal, ka mums bija migla un laikapstākļi nebija tie labākie. Un te arī tas redzams, ka tā migla, kad uzreiz arī nospēlē to lomu. Kad... Trūksnīts uzreiz jau tev startā, tur skatoties uz mežiem, jā. Bet, bukam ragus redz, briedim ļoti labi ragus redz, ļoti var izvērtēt, buku arī var izvērtēt, tā kā viss 50 metros ļoti labi rāda, un es neko citur negaidīju. 50 metros viņam ļoti labi jārāda ir. Un arī visu to, ka ļoti liels mitrums tā migla cēlās uz augšu. Tā arī siltums 50 metros. 50 metros es neieliku nākamo dienu, kad bija lietus, tie tikai, reiz mums redzam tā migla kāda spēcīga ir. Bet tā migla bija tik liela, un Sunītis savas dabiskās vajadzības nokārtoja. Man liekas, ļoti laba bilde, ne? Ar visu to, ka migla. Jā, super. Miglu te sevišķi. Šito mēs filmējām pēdējā epizodē, un tad migla jau to meža fonu, iepriekš meža fonu ļoti labi arī redzēt. Tad 50 metros, ko tu saki par viņu? Brīnišķīgs, absolūti. Tur, kā saka, viņš ir paredzēts lielākām distancēm. Sadējām 100 uzreiz arī, tad augstums 100 metros, kā tev šeit. Jā, trofeju redzam. Jā, trofeju ļoti labi redzam. Žuburs var saskaitīt. Saprast, vai viņi nolausta vai nav nolausta, to nevar ieraudzīt. Viņi izskatās tā kā kausiņš jau vairāk. Jā, kas ir ar buciņu? Tā, gaidi. Jā, bukam ragus neredz. Jā, bukam ragus neredz.
Nu, varbūt, ja būtu labāk laikapstākļi, droši vien, ka redzētu, bet te bukumragus neredz. Kaut kādu tādu līniju var noprast. Nu, teiksim, ja buks būtu dabā, viņš ausis kustinātu, liek galvu uz augšu, tad droši vien redzētu labāk. Bet, nu, jā. Bet, nu, arī saka, tā migla te bija tas, kad mēs ejam tālāk un tālāk, tad viņi kāpjas vien vairāk, un tie dzīvnieki pazūd tajā miglā. Jā, un tad, kad mēs pēdējos 300 metrus ar suņiem nofilmējām, tad vispārībā tie visi zvēriņi bija pilnīgi iekšā miglā. Jā. Tā kā likās te, un tev migla tā kā līdz krūtīm. Ja? Bet, starp citu, šim te modelim miglā vajadzēja rādīt diezgan slikti, jo viņš skaitās, ka viņam ir paliela siltumjūtība. Nu, viņš nevar salīdzināt. Tad Telos XP Pro pēc idejas viņiem distance ir tieši tāda pati, bet Pro modelim šie laikapstākļi ir tieši tur, kur viņi domāti. Kā saka, tā kā džips, kas paredzēts dubļiem. Ja? Šis atkal ir vairāk tāds, kad ir tā sausāk tie laikapstākļi, bet ar visu to, kad viņš ir paredzēts vairāk tam, tad diezgan labi redz visu. Pagājieties ar suņiem. Nu, jā. Labi, var saprast, Erdelterjers izskatās kā Erdelterjers, un var saprast, ka tas ir, kā saka, aļņsuns, tā kā viss ļoti labi. Un arī tas, tā migla aiz muguras ir redzama, cik ļoti tāda bieza. Tā vajag viņš nekā izskatās, un tāds tā kā leznojums tāds. Nu, tad pa 100 metriem saki mierīgi un ņem tādu. Neko nedomāt, jā. Nu, tad 200 metri. Jā, nu 200 metros ar tiem ragiem jau galīgi švaki paliek, jā. Var redzēt, kad viņi ir, bet žuburs var saprast nevar. Tādos laikapstākļos rukšu ģimeni visas var ieraudzīt, jā. Arī mazo sivēnu var ieraudzīt, lapsai asti var redzēt, jā. Ar to viss ir kārtībā, un palielinājumā var redzēt, ka ragi ir briedim, bet nu tas arī īsumā viss. Es tagad skatos, mums tam pēc montējot nepamanīju. Redzīgi, viņam ko tādu punktiņi pavalkas tālāk. Jā, troksnītis. Troksnītis, nu tās mīglas tas ir, jā? Jā, nu tur arī tas varētu saistīts būt ar ultra režīmu. Ja viņš uztaisa tā kā lielāku jūtību, un tas ir tāpatām kā fotosensoriem, tas ir ISO skaitlis lielāks, jā, un tad trokšņi palielinās, tā ir. Siltums 200 metri. Un te jau interesanti būs, ka tu esi miglā iekšā, un es te saliku. Nākamajā dienā, kad mēs atbraucam testēt, bija lietus. Un te ir tā, ka pa kreisi ir migla un pa labi ir lietus. Nu jā, es tur miglā pamatīgi ietinos iekšā. Bet ar visu to diezgan labi uzreiz miglā tevi redz. Jā, bet pat lietu troksnis ir lielāks. Nezinu, sanāk laikam kaut kā tās lietus lācis, viņš ķer vai kaut kā, nu tā interesanti. Tāda miglā atkal. Bet, nu, kas man patīk, kad mana prasība par termokamerām ir tāda, lai viņas nedod Dievs no dzīvnieka uz 4 kājām netaisa mākonīti. Ja? Tas man personīgi ļoti nepatīk, jo tas ir, ļoti traucē lēmu pieņemšanai, kas tas tāds ir, ja, tā kā. Un pusē viņam arī stabilizācija iekšējā gadījumā, tev gribās vēl precīzāk redzēt. Nu, tad tu saki 200 metros, viņu vēl projām var izmantot. Un... Jā. Nu, tad 300 metri. 300 metri. Nu, tad zoomējam klāt. Ragus vēl redz. Jā. Ragus vēl redz ar visu miglu, ļoti labi. Rukšus arī visus redz un arī mazo redz. Jā, un lapšuku arī redz. Un lapšuka mastu redz. Un arī ragus, es teikšu tā, ka augšā redz, ka žuburīts ir. Nu, nav tā, ka parasti stieņi tikai. Nu, tā. Bet, grūti jau to lapsties 300 metros, migla un vēl viss. Jā, bet tu redzi, teiksim, tīri formas atšķirības ar pāps un laps. Tāpēc arī mums tie divi dzīvnieki stāv blakām, jo pret viņiem ir pavisam citu likumdošanu medījot, jā. Vienā tad ir problēmas, jā, un otrā viss kārtībā. Pārskats kabatā vai mednī noformēts un tik medī. 300 metri siltums. Un te jau tāds pilnībā miglas aizsagā iekšā. Ietinies, jā. Bet ar visu to redz, ka tur ir, ka tu stāv ar suņus arī saskatīt. Jā. Jā, var redzēt, ka kaut kas tur spūkojās, bet, migla bija pamatīgi. Jā. Tur bija tā, ka es vienkārši pats, ceļa malotnē neredzu. Tur, kā saka, ceļš tāds platums, kur 2 mašīnas mierīgi var izmainīties, jā, un tu neredzi tā kā pamatīgs. Bet, tas arī ļoti svarīgi, jo tāpēc, ka, cevišķi, ja tu nemedī lielos mīnusos, tad migla Latvijā ir normāla parādība, un tev ir ļoti svarīgi tomēr, teiksim, arī tāpatām tīri no drošības viedokļa, lai tu, teiksim, tajos 300 metros, ja, 300 metros pārsvarā visiem kalibriem ap pusmetru nokrītās lode, tad, lai tu redzi, kas tur notiek, ja, tā ir svarīga lieta. Bet arī, par 300 metriem runājot, ko tu parasti saki par tiem suņiem, un tepat pasties, tu vari atšķirt arī to šķirnu.
Jā, nu, un pats galvenais, es saku, nu, suņam kājas jāredz. Un, teiksim, tāds aktieris, kas ir labs, tas izmēra, ja? Tad arī tāpatām tev jāredz kājas. Tu nevar būt tā, ka tev ir mākonītis, tur kaut kāds veļās, ja tu nevar saprast, tur ripoja akmens, ja? Vai suns tomēr skrien. Tāda svarīga lieta. Bet, man te ir reāli pārsteidz arī tas, ka ar visu to, kad ir lietus un tie laikapstākļi nebija baigi pateicīgi pulsaram, tīpaši oriksam. Tad, kad tu redzi gan tās kājas, gan arī var atšķirt to sugu, un tu pat redzi, ka ir spalva, kurā vietā kā ir, Jā, ļoti labi. Tad tu saki, ka uz 300 metriem arī mierīgi ņem. Arī, jā, un es domāju, ja mēs viņu testētu tur minus 15 grādos un sausā laikā, tad mēs redzētu varbūt arī puskilometrā tādu pašu bildi kā šeit. Es gribēju parādīt, ka rekorī tu atālu mērītāji, tādā ritīgā miglā, bet, redzi, tā migla sanāk, ka reāli lazera atālu mērītājs līdz 5-6 metriem tālāk viņš netiek. Tas nozīmē, ka reāli ar acu to arī tos 6 metrus tikai redzi un viss. Jā. Tu pēc tam redzēsi nākamajā, ka tu nāc no tās miglas laukā, ritīgi bieza tā migla. Tā interesanti. Bet arī, pozitīvais tas, ka caur miglu arī redz. Un tādu, es domāju, tas tāds, viens no jaudīgākajiem. Trakāku miglu vairs nevar dabūt. Mēs tajā vakarā dabujām. Es savā dzīvē neesmu trakāku miglu. Es braucu mašīnu, es redzu tikai mašīnai purnu, es vairāk neredzu, es domāju, kas tas tāds. Tu tieši gāji iekšā viņā. Pirms tas iegājis, superīgi. Un tad pēc tam, kad tu nāci apakaļ atkal. Šitien es no 200 uz 300 metriem vēju. Jā. Tā ir interesanti arī, kā tā migla spēlē uz tām termokamerām, kas savā ziņā Latvijā ļoti bieži, jo tas ir standarts tā migla. Tas ir tas, par ko jāpadomā, kad iegādājies termokameru. Labi, klausies, mēs tur esam notestējuši termokameru, apskatījušies dabā, izpētījuši pogas, apstījušies, kas ir iepakojumā un apstījušies termobildi. Kāds ir tavs viedoklis par Oriksu? Jā, man patīk viņa korpusa risinājums kā tāds. Viņš tiešām izturīgs traktors ir. Ļoti, ļoti izturīgs. Visādā ziņā tu redzi, ka mehāniski viņam ir viss kārtībā. Tur var nākamie testi būt hardcore testi, ka brauc pāri ar mašīnu un mēģina noslīcināt un no turņa aizmest projām. Ja? Un es pārliecinu, ka viņš noteikti to visu izturētu. Man patīk, kad ir spēcīgs attālu mērītājs, kas pulsāram vienmēr ir bijusi tāda bišķi vājā vieta. Ja? Kad pat mazākais mitrums, teiksim, sāk traucēt. Ar šito starp citu, kad mēs uz lauku testējām augstumā, es varēju samērīties ar viņu. Tad jau nebija tā trakā migla uznākusi. Tas ir ļoti labi, jā. Arī labas lietas iekšā tā vibrofunkcija, kas pulsāram šobrīd ir, ka tu vari arī, kā saka, aizmīgtām acīm saprast, kas ar kameru notiek. Ja? Šeit bija balstiskais kalkulators dabūnams iekšā. Tā kā nikna baterija, ļoti labs koncepts. Ļoti labs koncepts. Es nezinu, es gribētu, lai pulsārs varbūt šajā konceptā paturpina arī citas sērijas ar citiem objektīviem un citiem sensoriem. Varbūt, kur cena nospēlēta, ja? Bet šitais ir viens no tādiem zelta vidusceļiem. Es gribēju jautāt, ko tu saki par cenu? Cena ir salīdzinoši par tā, ko tu dabūji. Cena, es teikšu, kā pulsāram, Eiropas produktam, tāda viņi ir. Protams, kad kaut kādas no citiem ražotājiem tu vari dabūt lētāku cenu. Par, teiksim, tādu objektīvu, tādu sensoru pilnīgi noteikti. Vai par tādu korpusu, vai par tādu tālmēru, vai par tādu programmatūras nodrošinājumu. Vai kā pulsars, tie ražotāji paši teica, mums tie jūs izstādē par vērtībām un par to viņu misiju, kur viņi iet? Jā, tad tas atkal ir cits stāsts. Jā. Tas ir tā kā līdzīgi kā auto izvēlēties tur Eiropas ražojumu vai Āzijas ražojumu. Tas ir tīri filozofiski, kas tev pašam patīk. Jā. Bet tā, ļoti izdevies modelis un pašu sākumu, kad viņš parādījās tirgu pagājušo gadu. Arī pēc testiem te varēja saprast, ka, teiksim, mēs arī 300 metros redzējām ragus, kad ir, ja? Tad buka ragi pie 200 metriem jau vairs nav saskatāmi. Ja nav kaut kāda superīga laikapstākļa, to ir jārēķinās, jo tas ir 35 mm objektīvs. Ja, teiksim, būtu 50, tad droši, ka būtu bišķi savādāk. Medniekam, man liekas, pilnīgi pietiekošs. Universāls, ļoti labs, tā proporcija 3,5 objektīvs gan izmērā svarā un 640 sensors ar 12 mikronu pikseli, tā kā viss ir ok. Tā kā. Ja tu šobrīd domā, vai šī kamera, termokamera Orix ir piemērots tavām vajadzībām, vai arī tu mēģini izvēlēties starp dažādām termokamerām un nezini, kura būs piemērotākā tev, sazinies ar mums, sazinies ar viesturu, zvani, raksti, jautā. Un galvenais iegādājies arī caur mums, jo iegādājoties tu atbalsti mūs, lai mēs spētu veidot vēl vairāk šādus kvalitatīvus videoklipus, notestēt gan atjauninājumus, vai viņi kaut ko viņi dod, lai tev dotu jaunāko informāciju, un tu zinātu un spētu izvēlēties, kura tad kamera ir piemērotākā tev. Tā kā jā, uz tikšanos nākamajos video. Jā? Uz tikšanos nākamajos video. Jā, čau!